Nu, čau! Man prieks tevi redzēt! Un vispār, Jā, Anastasija. Man arī prieks tevi redzēt. jā, tiešām, zin kā, es tikai gatavojos, vienmēr kaut kādas nervozes sakās pirms. Es domāju, ai, nē, kā iestājies. Runāsim tak par iedvesmu, un es domāju, ka tur nav ko iespringt, un tur ir kā ir. Tā kā man milzīgs prieks, ka tu, ka tieši tu. Būs ļoti interesanti, zin kā, uzzināt, kas tevi iedvesmo, kā vispār ikdienā tu uztur to enerģiju. Enerģija tev ir ļoti spēcīga, ļoti unikālā, un man Paldies. tiešām milzīgs prieks, zin kā, man dzīve ar tevi kopā saveidē, tā kā, jā. Stāsti man, kā tu dzīvo, kur ņem to iedvesmu? Ah, Bāc, man šitādi jautājumi neviens nekad nav uzdevis. Un tāpēc man ir tāds čiks uzreiz baigi ātri ieslēgties. Bet, nu, zini kā, laikam jau ir tie cilvēki, kas ir apkārt, tie ir ļoti, ļoti nosvara. Tā vide, kas ir apkārt, nu, tas ir baigi, baigi svarīgi. Jo es vispār pati nāku no laukiem, no maziņa ciematiņa, kas saucas Sutri Latgalē, kur neviens nezina, kur tāds atrodas. Bet, ok, tad, kad es pasaku Līvānu novads, jau ir kaut kāda priekšnojauta, kura puse tā varētu būt. Un man laikam ir tāpēc, ka baigi spēcīgie vecāki. Man tētis bija skolas direktors un mamma ir skolotāja vēl joprojām. Un mamma man ir ļoti, ļoti ražoša personība. Viņai ir Latgalē viens no skaistākajiem daļdārziem ir tieši mūsu mājās. Un viņa visu dzīvi ir visu kaut ko darījusi. Viņa rotas taisa, nu tādas rotas, ka liekas, nu karaliene. Es, piemēram, reizēm dažas viņas rotas nemaz nevaru uzlikt, jo es vēl īsti nejūtos sevi to karalisko statusu, kad es varētu tur, nu tādas, nu, diadēmas liek uz galvas, bet, nu, karalienē bija arī kaut kas tāds milzīgs uz krūtīm. Un tas viss laikam nāk no turienes, ka es esmu augusi arī tādā vidē, kur man vecāki vienmēr gribējuši kaut ko vairāk, un viņi jau no tik līdz, tā teikt, bija iespēja, viņi jau ceļoja, un es redzēju un dzirdēju to, ka tā vide apkārt bija tāda, ka, nu, visu laiku ir kaut kas vairāk, ka nav tikai tā, ka ir darbs, kaut kāda saimniecība, kaut kādas mājas lietas, bet visu laiku bija kaut kādi hobiji, bija kaut kādas tikšanās, bija kaut kādas ballītes, bija kaut kādi ceļojumi, bija kaut kādi pasākumi, bija kaut kādi konkursi. Un bija kaut kāda visu laiku tāda vēlme kaut ko vairāk, darīt kaut ko vairāk, iegūt kaut ko vairāk, redzēt kaut ko vairāk, saprast kaut ko dziļāk. Un, jā, es tagad sāku tīt filmu atpakaļ, tad man mammai jau sen bija tās grāmatas Cāļu zupa dvēselē, un man liekas, es jau kā 15-gadīgs skuķis jau to visu lasīju, un man jau arī radās tā interese, kas tur ir aiz tām attiecībām, aiz vienkārši lietām, kas ar mums notiek, ka noteikti kaut kas ir dziļāk, kaut kas ir vairāk. Un tad šobrīd, jā, arī šeit dzīvojot Rīgā, noteikti tā ir ģimene, un noteikti, zin, kas ir man ļoti, ļoti lielu tādu iedvesmu un tādu motivāciju iet uz priekšu un darīt deva cilvēki, tad, kad es pati atvēru savu uzņēmumu. Tad, kad mēs dibinājām Rasa Botanicals, man bija iespēja tikt tātad inkubatorā, Lija inkubatorā Daugavpilī, kur bija ļoti daudz tādi arī vēl mazi uzņēmumi apkārt, kas ar savām crazy idejām iet un dara, un mums ir fantastisks piemērs, starp citu Preiļos ir viena man ļoti laba paziņa, kuri no biespiena taisa suņu kaulus, un viņi eksportē vienkārši fenomenāli uz Arābu valstīm. Un tu pat īsti nevari iedomāties, nu priekš, kam manam sunim vajadzētu vajadzēt biespiena kaulu. Bet viņiem tā biznesa ideja ir vienkārši aizgājusi uz urā, un tad, kad apkārt tev salsās tādi cilvēki, tad liekas bāc, nu, bet es taču arī kaut ko varu. Un tā arī īstenībā tos 4 gadus, kamēr mēs bijām Daugavpils biznesa inkubatorā, bija tieši tā vide, kas motivēja, kad katrai satiekot tos cilvēkus, un viņi dalās savās pieredzēs, un gan kritumos, gan kāpumos, un tad tu vienmēr es dabūju to tādu sajūtu, kad nu, tas nekas, ka es šobrīd varbūt esmu nokritusi, bet arī citiem ir tie kritumi un kāpumi, un tas ir normāli. Kad vienkārši saņemies, ej uz priekšu un izmanto varbūt tās kāda cita kaut kādas mācības, kā viņi tām pieredzēm ir tikuši cauri. Un tas ir viens, tātad vide cilvēki. Un otrs, laikam, arī kaut kādi savi sapņi motivē, jo ja man ir sapnis, nezinu, piemēram, māja pie jūras, tad
nu tad es eju, lieku tos mērķus, lieku tos solīšus, lieku tos darbus, plānoju darbus uz mēnesi. Šodien kā reiz ir mēneša pēdējā diena, un tas ir laiks, kad es parasti atskatos uz iepriekšējo mēnesi, kas ir paveikts. Ir kaut kādas mācības, ko es varbūt tās darītu citādāk, kas ir tie lielākie sasniegumi, un tas, ko es esmu iemācījusies, pateikt sev paldies. Jo mēs ļoti bieži pasakām visiem citiem apkārt paldies, bet sev paldies mēs ļoti reti, kad pasakām. Pateikt paldies apkārtējiem cilvēkiem, nu vismaz tā kosmosam aizsūtītās domas, pateikt paldies Dievam, kad man ir dotas tās iespējas, man ir dotas 2 rokas, 2 kājas, un es varu to iet un darīt. Un, jā, arī plānot tā kā jau nākošo mēnesi, rītdien sāksies novembris, un tas ir priekšpēdējais šī gada mēnesis, un arī atskatīties uz tiem mērķiem, ko es biju uzlikusi gada sākumā, tad kā tur man ir gājis, vai kas vēl ir palicis, un ko es vēl šajā gadā varu paspēt izdarīt, un izvērtēt arī tos mērķus, un saprast, varbūt tās kaut kas no tiem mērķiem nebija mans. Bet vienkārši, nezinu, sabiedrības uzspiestā viedokļa dēļ, es viņus paņēmu kā savējo, bet ja es pat 10 mēnešiem neko neesmu izdarījusi tā labāk, tas nozīmē, nu varbūt tas īsti man nemaz nav vajadzīgs, un tā kā ļaut viņam iet un, nu tā kā nepieķerties. Laikam trešā lieta, kas man iedvesmo, ir pašizaugsme, un tieši tādu cilvēku satikšana, dzirdēšana, ieklausīšanās kā liene. Man vēl ir daudz citu cilvēku, ko es klausos, un tieši šo te cilvēku reāli manis iekārtota klātbūtne, jo pa lielam ir pilnīgi vienalga, kur viņi ir, bet ja man viņi ir telefona aplikācijā, tad es jebkurā mirklī varu paklausīties, varu tā kā sevi sapurināt un atkal izdzirdēt kaut kādas jaunas idejas, kaut kādas atziņas. Parasti klausoties šos te cilvēkus, man arī pašai tad nāk kaut kādas manas idejas vēl klāt. Jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgs priekšnoteikums, lai tā kā iet uz priekšu. Un laikam pēdējais būtu tas mieriņš, tā pabūšana vienai, pabūšana dabā. Es dzīvoju tepat tās meža malā, un tad neatsverama ikdienas sastāvdaļa ir iziet ārā pastaigāties pa mežu. Kamēr vēl bija siltāks, es braucu peldēties, bet jā, 26. oktobrs bija laikam pēdējā mana šīs sezonas pelde, un šogad vairāk nē, ir bišķiņ pa neumulīga. Jā, vai pastaigas gar jūru, piemēram, vienkārši pabūšana klusumā, jo tas atgriež tādu līdzsvaru, un tad tas arī ļauj tā kā tā iedvesmai, tā enerģijai plūst un tālāk darboties. Forši. Klausies, zin, ka tagad tu esi jau uzņēmējs, jā, tagad tev ir jau uzbūvēts un jau, zin, kā iet uz priekšu kaut kas, jā, bet tas pirmais, zin, ka tu esi, nav tev, jā, vēl savs uzņēmums, bet kad bija tā sajūta, tā iedvesma, tāda tiešām milzīga, jā, es gribu, es varu, es iešu, kā tas ir radies, zin kā, kas ir bijis tas, kas tev aizgāja, tā kā domāt, jā, kad es varu to uzņēmumu uzbūvēt, kā tas viss ir radies? Zini kā, tam arī ir ļoti tā kā gara priekšvēsture. Pirmkārt, mēs ģimenē ļoti bieži vēl tad, kad dzīvojām ar vecākiem kopā, mēs jokojām par to, ka tur, kur mums bija saimniecība un tur, kur mums dzīvoja govis, cūkas, vistas, truši, aitas, kad mēs kādreiz to visu likvidēsim, mums būs šinšilas, mēs audzēsim šinšilas un taisīsim kažokus. Bet tas bija, tā teikt, pārāk drastiski, jo, novilināt dzīvnieciņus es diezgan ātri pateicu, ka nē, šitas nebūs priekš manis un mēs šinšilas neaudzēsim. Bet redzi, tā ideja man kā jaunai meitenei dzīvojot kopā ar vecākiem, kaut kur viņa bija nosēdusies un ka tomēr tā doma, kad es varētu darīt kaut ko savu, viņa bija iesērta jau tad bērnībā. Un Rasa Botanikals ir, man liekas, 8. vai 9. mana biznesa ideja. Tad, kad es studēju Rīgas Tehniskajā universitātē, mēs bijām tur tādas ļoti aktīvas meitenes draudzenes, un mēs tajā laikā sāka notikt konkursu ideju kauss. Tātad, iedomājies, tas bija 15 gadi atpakaļ. Šobrīd ideju kauss, man liekas, vēl joprojām notiek. Okay. Tajā laikā bija dienas biznesa avīzes, arī biznesa plānu konkurss, un mums bija pirmā, man liekas, biznesa ideja bija par vēža diagnostikas centra izveidi, kur viena no meitenēm, kas bija mūsu komandā, šobrīd arī ar citiem vēl spēcīgākiem cilvēkiem šo ideju ir realizējuši, un viņa ir dzīvojoša. Pēc tam mums viena no biznesa idejām bija SāZ pasīvās mājas. Mums viena no meitenēm bija vides inženierzinātnes, un tajā laikā ļoti populāri bija šī energoefektivitātes jautājums un pasīvās mājas.
Un mēs pat bijām uztaisījuši biedrību SaaS Passive Houses un bijām piesaistījuši arhitektu un kaut kādās izstādēs piedalījāmies. Un ar visām šīm biznesa idejām mēs reāli rakstījām biznesa plānus un piedalījāmies dažādos konkursos. Mums bija arī daudz godalgotas vietas un balvas, un reāli mēs no tādu draiviņu ķērām, kad, hei, nu ģenerējam vēl. Viena no trakākajām, laikam, biznesa idejām man bija ar kursa biedriem. Es studēju Rīgas Tehniskās universitātes materiālzinātnes līdzšķirtības ķīmijas fakultātē programmā tieši materiālzinātne, un ar kursa biedriem mums bija jāizstrādā jauna materiāla projekts. Un mēs izdomājām alumīnija slāņu kompozītu materiālu, kas varētu būt lidmašīnām tā kā spārni, lai tas materiāls būtu vieglāks, lai mazāk enerģijas vajag, lai paceltos gaisā. Un tad ar to ideju mēs arī tikām presē diezgan daudz. Un tas bija. Vienmēr sakot, tās biznesa idejas līdz rasai bija daudz. Bet visas viņas tika notestētas, tika iegūtas kaut kādas mācības un visas izmetas tas miskastē. Bet jā, tad tas bija laiks, kad es biju dekrētā ar otro bērnu. Un sanāca tā, ka es dabūju uzaicinājumu uz Madara kosmētikas ekskursiju. Viņi tikko bija ievākušies jaunajās telpās Mārupē. Un tās ekskursijas laikā es sadzirdēju no viņu tehnologa tādu tekstu, kad mums Latvija ļoti spēcīga dabas bagātībām, ka augi šeit, kas aug Ziemeļvalstīs, ir daudz bagātāki un spēcīgāki priekš kosmētikas nekā, piemēram, Polijā, Spānijā, Itālijā auguši augi. Bet mums šie ražotāji ir ļoti maz, vai ir, piemēram, kaut kādas izēvielas kā burkānu sēklu eļļa, kuru vispār ir ļoti, ļoti grūti dabūt. Un tas laiks salikās ar to, kad Prēļu pilsētā, Prēļu partnerībā, kas arī tā kā iekļauj to mūsu reģionu suturus, tika izsludināts līderu konkurss un varēja iegādāties, varēja uzrakstīt pieteikumu, lai dabūtu līdzfinansējumu iekārtu iegādēji. Tas bija mans pirmais personīgais projekts. Projekta pieteikums, es viņu uzrakstīju un mēs tos finansējumu dabūjām. Pirms tam es aizbraucu uz Vāciju, sapratu par to rūpnīcā, kas būtu tas, kas mums palīdzētu. Protams, pirms tam bija diezgan liels darbs ieguldīts izpētē, saprotot, kāda metode mums derētu, kas būtu tas, ko mēs finansiāli, ekonomiski varētu spēt izdarīt. Un, jā, es teiktu, ka tas tieši līderu projekta pieteikuma apstiprinājums un šī līdzfinansējuma iegūšana bija atslēgas moments, kad, jā, davai, daram. Tad pēc tam tā tas aizgāja. Tad bija vēl tātad LIA biznesa inkubators, vairāki LIA voucheri, LIA eksporta programmas atbalsts, lauku atbalsta dienesta. Mums bija viens fantastisks pētījums ar 5 citiem uzņēmumiem. Tie bija laikam 2,5 gadi, kad mēs pētījām šos ekstraktus un pierādījām, ka mūsu ekstrakti ir spēcīgāki nekā cilmes šūnas, ko izmanto kosmētikā. Un pat tomēr ir mega liels gandarījums, jo cilmes šūnas kosmētikā maksā kilograms 1000 eiro. Plus mīnus. Mūsu augu ekstrakti maksā plus mīnus 25 eiro kilogramā, bet efektivitāte mums ir 10 reizes lielāka nekā cilmes šūnā. Tā ka tas ir lielākais tāds gandarījums par to, kas ir padarīts un kad... Es vēl joprojām arī kā kosmētikas ķīmiķis un ikdienā strādājot kosmētikas ražošanas uzņēmumā un taisot formulācijas kosmētiskajiem produktiem, vēl mani neviens nav pārliecinājis ar visiem tiem Šveices mega pētījumiem dziļajiem, cik fantastiski efektīvas ir cilmes šūnas, bet ka es savos pētījumos redzēju, kad, piedodiet, salīdzinoši ar augu ekstraktiem tur nekā nav. Tas ir tikai mārketings, tas ir tikai fantastiska reklāma, jā, un tas ir mega forši tām augu sugām, kuras izmirst vai kuras ir aizsargājamas, visu cieņu, tad tas tiešām ir tas, kas ir, fantastiska alternatīva. Bet ja mums šeit Latvijā ir pietiekoši zemes un mēs pietiekoši daudz vietas, kur mēs varam tos augus audzēt, tad es esmu par to, ka mēs audzējam to, kas aug mums blakus, un tad cilvēkam vislabāk dara gan skaistumam, gan veselībai tieši tas, kas mums aug blakus. Mums nevajag goji ogas, mums ir dzērvenes, mums nevajag kaut kādus tur mega, apelsīnu ziedu ekstraktu. Mums vislabākais ir kumelītes, kliņģerītes, ķimenes, tas, kas mums aug blakus, piparmētra, sarkanais āboliņš, ceļmalā pa bēras nātra. Forši, klausies, bija tie projekti, ja, kas iepriekš parasti zina, kā ir neizdodas cilvēkam vienreiz, ja, otrs, trešreiz, viss cilvēks padodas. Kas ir bijis tas, kas lika tev nepadoties, neskatoties to, ka, varbūt tās pirmā ideja neaizgāja,
tiešām, zin kā, es skatos, cik cilvēkiem tas ir, dramatiski tas ir, ja? Tā kā, ka neuzvarējot kaut kādu savu, kādreiz, kad pat pirmo, un uzreiz cilvēks jau uz visu mūžu, viņš uzliek lielu tā kā krustu, ne. Kas ir tas, kas tomēr tev vilka uz priekšu, un pēc pat, zin kā, tām, nevar teikt nelēmes gadījumiem, ja? Bet, tomēr uzvaras nav, bet es tik un tā eju, un kādreiz tā uzvara būs. Kas? Zini kā, es teiktu, ka tas jaunības maksimālisms, jo mums šitas viss sākās studiju laikā. Mēs studējām paralēli, mēs tur arī kaut kur piestrādājām paralēli. Es biju studentu pašpārvaldē Latvijas studentu apvienībā, un tie konkursi, tie biznesa plāni bija tādi kā viens no 10 lietām, ko es daru. Un mums bija tas studentu drives, jo es esmu tāds cilvēks no laukiem, ir atnācis, es saņemu Rīgā stipendiju, man tur bija vēl kaut kādas ekspresa stipendijas klāt, bet man uzvara tajā konkursā, nezinu, vinnēt fotoaparātu tos 15 gadus atpakaļ, vai es atceros dienas biznesa tātad šajā te konkursā, mums balvā deva USB atmiņas, tagad man viņas svaidās mājās, nevienam nevajag, bet toreiz tos 15-20 gadus atpakaļ, tas bija, wow, es varu dabūt savu, tur nezinu, USB atmiņu ar 1 gigabaitu. Vai tur vēl, zinu, arī bija forši krekliņi. Kaut kādas tādas ikdienas lietas, kas man kā studentam vienkārši bija forši ekstra. Un tās bija arī naudas balvas, ko tur varēja dabūt. Un tieši tas drives, mēs to visu uztvērām kā spēli. Ko mēs tagad varam? Un mēs arī kā studenti, mēs sēdējam tur pa naktīs kopmītnēs, 4 meitenes vienā istabiņā, nezinu, līdz 3 naktī rakstījām biznesa plānus, un pēc tam tur, nezinu, cepām kartupeļus, un tas bija tusiņš. Un tas reāli bija just for fun, ar kaut kādu ekstra pievienoto vērtību. Tagad, piemēram, savā, pieaugušā vecumā jau, tā kā, kad jau tev ir atbildības, tev ir ģimene, tev ir kaut kādi pienākumi, un tu vairs nevari tā spēlēties ar tām, ne ar savu laiku, tā baigi tur, es tagad 3 naktis pēc kārtas, līdz 3 naktī rakstīšu biznesa plānu, sanāks, nesanāks. Tā es vairs nevaru. Zini kā, man šovasar bija viens arī projekta pieteikums, kur es iesāku viņu rakstīt un iesāku rakstīt no nepareizās daļas. Es pavadīju veselu nedēļas nogali rakstot projektu un svētdien pēcpusdienā sāku taisīt finanses. Un es sapratu, ka nekā nebūs, ka es nemaz nesniegšu to projekta pieteikumu, jo tur pa finansēm nekas neiet. Un tad es biju tik nikna uz sevi, kad es pazaudēju veselu nedēļas nogali, ko es varēju pavadīt kopā ar ģimeni un bērniem, rakstot to projektu pieteikumu, kuru es beigās nemaz neiesniedzu, jo es sapratu, ka tur nav jēga viņu sniegt, jo nav finansiālā pamatojuma tam visam apakšā. Tā ka tas bija tas laiks, kad tas bija just for fun, un tas bija tā forši. Ko tālāk? Uz kurā konkursā vēl piedalīsimies? Hei, šogad atkal ir ideju kausus, tā kā pieteikšanās. Ar kādu ideju mēs šogad iesim? Tā. Tas reāli bija tāds just for fun. Un arī tās investīcijas vislielākās mēs ieguldījām šajā te biznesa idejā par pasīvajām mājām, bet arī mēs bijām 4 meitenes. Un tad, kad mēs salikām to visu kopā, kaut kādas brošūriņas, man liekas, man vēl tagad pagrabāma ir palikusi kaste ar pastkartītēm, uzraksti vēstuli savai jaunajai pasīvajai mājai. Wow! Zini kā, mēs bijām 4, tie ieguldījumi nebija tik lieli, un tas bija tas jaunības maksimālisms un sajūta jūra līdz ceļiem, un es daru, ko gribu, un man viss sanāks. Un ja arī nesanāk, tad, es nebiju viena pati, mēs vienmēr bijām vairāk cilvēki, un pat pati pēdējā biznesa ideja, kas man bija pirms Rasa Botanikals, mēs bijām 3 dāmas, katra ar savu pieredzi, mums bija biznesa ideja par dzinteru, par biznesa idejas nosaukums bija Ambrenuit, no franču valodas tulkojos dzintera nakts, un tā doma bija tāda apvienot Latvijā visus tos cilvēkus, kas kaut ko ražo ar dzinteru. Mums ir dzintera rotas, mums ir tekstils dzintera diegi, ko ražo, tā teikt, no šī te materiāla. Mums ir dzintera kosmētika, dzintera Liepājā ir uzņēmums, kas ražo no šiem te dzintera pavadieniem, dzintera gultasveļu. Mums tā doma bija to visu salikt kopā un izveidot kaut kādu lielāku tādu organizāciju, kas atbalsta un tālāk popularizē uz eksportu, bet mums nesanāca, jo mēs bijām 3. Un, zini kā, katram jau ir sava dzīve un katram jau ir savs laiks, un šobrīd šis te ir tas moments, kad mēs sākam ļoti, ļoti vērtēt to savu laiku. Un tad precīzi neiedalot atbildības,
un nenodalot termiņus un uzdevumus, mums tā biznesa ideja pajuka, tāpēc, ka vienkārši pietrūka mūsu enerģijas un laika resursa, jo, katrs darīja pa bišķiņai, bet īsti tādas lielās lietas nemaz negāja uz priekšu. Tāpēc, ka bija arī vēl citas lietas. Un šobrīd, vismaz es no savas pieredzes esmu sapratusi to, ka visas šīs iepriekšējās biznesa idejas bija partnerībā ar kādu vai ar vairākiem cilvēkiem kopā. Un šobrīd Rasa Botanicals ir mans ģimenes uzņēmums. Un, pie manis komandā ir mamma, tētis, vīrs, bērni vasarā palīdz lasīt augus, plus vēl outsourcā komandā ir vairāk citiem darbiniekiem, bet pa lielam to stratēģiju nosaku es. Un es teiktu, ka manā gadījumā šis te ir tas veiksmes stāsts, kāpēc tieši šī biznesa ideja aizgāja, bet visas iepriekšējās neaizgāja. Jo arī šai biznesa idejai vēl viens, kas ir svarīgs punkts, kad es daru to, kas ir my zone of genius. Jo visas iepriekšējās bija, kaut ko, davai tur, nezinu, aviācijas kompozītu materiālu taisīsim, vārds mums nevienam nav tādas pieredzes, vai davai būvēsim pasīvās mājas, neviens no mums nav būvnieks vai arhitekts. Bet šeit es daru to, kas ir tā kā mana zona of genius. Es jau 14-15 gadus taisu kosmētiskās formulas, un es visu laiku esmu bijusi tā kā tajā otrajā pusē, kā izēvielu izmantotājs, un šobrīd Rasā es daru šo te otras puses darbu, kad es piedāvāju šīs izēvielas kosmētikas ražotājiem, un šobrīd es esmu sapratusi to, ka vislielākais tas devums, ko es varu dot sabiedrībai ar Rasu, ir ne tikai izēvielas, bet tieši manas zināšanas un pieredze jaunu produktu izveidē, jaunu formulāciju izveidē un ražošanā. Un tas ir arī tas spēcīgākais, kur es redzu, kā uzņēmums iet tieši tajā virzienā, kad es varu atbalstīt jaunos zīmolus vai arī esošos zīmolus ar savām zināšanām izveidot jaunas formulācijas vai palīdzēt atrast efektīvas aktīvās vielas esošajām formulācijām vai arī vienkārši šo zīmolu ideju no A līdz Z novadīt, jo es tajā esmu, es tajā dzīvoju jau 15+ gadus. Un es te visu ļoti labi pārzinu, es te ļoti labi arī jūtos, un tad es labprāt dalos ar šīm te zināšanām, un arī tas, ko mēs jau šobrīd diezgan daudz spējam nodrošināt arī Rasa Botanicals telpās ražošanu, kontraktu ražošanu jauniem uzņēmumiem, kas nāk, piemēram, ar savu biznesa ideju, un tad mēs palīdzam novest, katram klientam tas ir citādāk. Vienam klientam vajag Zane, es tev uzticos pilnībā, uztais formulu, atrod iepakojumu, uztais visus testus, dokumentāciju, saražo, atved man kastais gatavu produktu. Super, done. Citam ir varbūt tās mazāka tā iesaiste, un tad citiem mēs nodrošinām kaut kādu formulu posmu, ražošanas posmu vai iepakojumu atrašanas posmu. Ir dažādi. Bet es esmu sapratusi, ka šī biznesa ideja ir tas, kad es darbojos savā zone of genius, un es varu dot pasaulē un zīmoliem šo te savu pievienoto vērtību, kas ir manas zināšanas un mana pieredze. Super. Un tas, laikam, ir mega svarīgi. Tajā biznesa idejā darīt to, kur tu esi, mega spēcīga. Sapratu. Un varbūt nedaudz paņemot kaut ko no malas. Jo, protams, es esmu doktors ķīmijas tehnoloģijās, un man nav mārketinga, pārdošanas, finanses izglītības. Bet tās pārējās lietas es pamazam apgūstu kaut kur, vai arī atrodu kādu cilvēku, kuram es to varu deleģēt, uzticēt, un tad turpināt darīt tās lietas, kas man padodas. Klausos, man ir tik daudz jautājumu tev, bet laiciņš ir tik maz. Es domāju, ka noteikti mēs ar tevīm vēlreiz tiksimies, un es tomēr gribēšu tas atbildes. Bet šodienai man ir tikai viens pēdējais jautājumiņš tev. Zini, tāds. Tev ir tāda pieredze visā mūža sakrāta, ja? Tā kā tu ej pa dzīvi ar tādu enerģiju un ir kaut kādi, savi padomi, kā tu noteikti gribētu vai varētu padalīties. Ja būtu tikai viens vienīgais padoms, kuru varu sadzirdēt visā pasaulē, kuru tu tiešām zini, ka ar šo var iet uz priekšu, kas tas būtu? Zini kā, man ir viens, kuru es vienmēr saku visiem saviem studentiem, tad, kad es lasu lekcijas RTU un LU ķīmiķiem vai jebkur citur, kur tiekos ar jauniešiem, lai iedvesmot viņus turpināt studēt ķīmiju un nepadoties no tā. Man ir viens padoms, ko es vienmēr saku un pateikšu arī šeit. Neviens sapnis nav par lielu, lai tu viņu īstenotu. Jo ja šis sapnis tev ir ienācis prātā, tad
ja šī vīzija tev jau ir parādījusi, tad viņa ir priekš tevis. Tas nenozīmē, ka viss nokritīs no gaisa. Tā nebūs. Ir jāiet, jāceļas un jādara. Bet ja šis sapnis vai šī vīzija ir ienākusi tev prātā, tad tā jau ir tavējā. Un nedrīkst sevi pievilt un viņu vienkārši izmest miskastē vai pateikt, nu, ka tā, nē. Dievs tev ir devis visus talantus, spējas un iespējas, ir jāceļas, jāiet un jādara. Wow, super, paldies tev. Ļoti forši, ļoti spēcīgi. Zinu, ka tu, kad sāki runāt, tagad man viss ķēvnis palika tāds, zinu, ka spēcīgs. Jūtu to enerģiju, jūtu to mīlestību un tiešām to patiesumu, ar ko tu runāji, un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un mīļš, tev paldies par laiciņu, par to, ka tu dalies, par ko tu... Kā tu dzīvo ar to enerģiju un spēku, un tas ir ļoti vērtīgi šodien, ļoti vērtīgi tas patiesums, un kad mēs varam to, kā dalīties ar pasauli, tas, man liekas, ir wow. Tā kā, mīļš, tev paldies par laiciņu, lai tev forši izdodas šī dienas nogalē Halloweens. Es tev paldies par iespēju, par iespēju padalīties, par iespēju varbūt tās vēl kādam pieskarties un iedrošināt nepievilt savus sapņus, vienkārši iet un solīti pa solītim iet viņa virzienā. Bet atcerēties arī, baudīt to procesu, nevis tikai, sevišķi mums sievietēm ir mega svarīgs process, nevis tikai mērķis. Jā, paldies par šo iespēju. Paldies tev!